Ja klients saka, ka viņam nav naudas, tas nenozīmē, ka viņš nepirks un to, ka viņš tiešām to nevar atļauties. Puse laikam no tām sārunām, kurās es esmu runājis ar cilvēkiem un aicinājis viņus uz tikšanos pēc kaut kāda šī tā saucamā šķirošanas zvana, plānošanas zvana, sauciet viņu kā gribi, pirms tu izlem, vai tu aicināsi šo cilvēku uz tikšanos vai nē. Ļoti bieži cilvēki, viņam pirmā doma ir tāda, cik tas man maksās. Ja? Tas ir tāda normāla cilvēka reakcija, lai viņš varētu saprast. Un tad, kad cilvēkam jau ir apmēram skaidrs par servisu, ko viņš plāno pirkt, cik tas parasti maksā, un, protams, ka viņam ir nedaudz bail par to, vai viņš to varēs atļauties vai nevarēs. Un lielākā kļūda, ko tu vari izdarīt, tas ir pateikt reāli klientam pakalpojuma cenu. Protams, ja tev ir viens pakalpojums, tu tikai strādā ar vieniem klientiem, un tev ir set in stone cena, un tur nav nekādas elastības maksājumu plānos, ko darīt, kā darīt, protams, tu vari mēģināt viņam pateikt, bet tas tāpat būs sūdīgi,